Mēs esam Pokmaņu ģimene. Mūsu ģimenē aug 4 bērni. Vecākais Ralfs Hugo, kuram ir 10 gadi, Kris, kuram ir 8 gadi, Māris, kuram šobrīd ir 5 gadi, drīz būs 6, un mūsu meitiņa Naomija, kurai ir 4 gadiņi. Un mūsu ģimenē 2 bērniņi ir īpašāki. Kristam ir autiskā spektra traucējumi, un arī līdz ar to viņam ir runas attīstības traucējumi, un arī uzvedības un fiziskās veselības komunikācijas traucējumi. Un Naomīta, kura piedzima mums nedzirdīga, viņai diagnosticēja 5. pakāpes vājdzirdību, bet ir labas ziņas tās, ka viņai jau ir ieoperēti dzirdes implanti, un viņa dzirdēs. Bet līdz ar to, kad viņai ir arī šīs autiskās spektra iezīmes, viņai šī skaņošana, šī skaņa notiek, dzirdes iegūšana notiek lēnāk nekā varbūt tas būtu bērniņiem, kuriem nav nekādas diagnozes blakus. Un, kā daktarīte mums teica, dzirde viņai būs 100%, bet valoda, tas viss būs atkarīgs no tā, cik mēs paši ieguldīsim, un no tā, cik Naomija spēs ņemt pretī to, kā mēs ar viņu strādāsim. Esmu Eva, un esmu ABA speciālists. Pie manis nāk daudz bērniņu, tajā skaitā arī Naomija. Un Naomija pie manis nāk jau vairāk kā gadu. Naomijai ir 5. pakāpes vājdzirdība un autiskā spektra traucējumi. Šobrīd meitenei ir arī kohlārie implanti, līdz ar to viņa ļoti labi dzird. Nodarbībās mēs strādājam pie tā, lai meitene ar manīm sadarbotos, lai izpildītu uzdevumus, lai spētu strādāt pie galda, kā arī veidojam acu kontaktu. Meitene arī mācās atsaukties uz savu vārdu, reaģēt uz savu vārdu, reaģēt uz dažādām skaņām, imitācijas prasmes, un pašlaik meitenei ļoti labi iet ar imitācijas prasmēm, jo tās caur priekšmetiem tiek apgūtas ļoti veiksmīgi. Mums Kristis piedzima 2. bērns ģimenē, un viss noritēja pēc plāna. Fiziskā attīstība viņam bija viss kārtībā, bet apmēram no gada līdz pusotra gada vecumam mēs ar vīru sapratām, ka kaut kas nav kārtībā. Viņš nereaģē uz savu vārdu, ka mēs saucam. Viņš nepilda, piemēram, tādas lietas kā pamet bumbu, noķer bumbu, atnes to vai atnes šo. Tāpat arī viņš... mums likās, ka viņš varbūt nedzird, jo tāda savādāk tā uzvedība, viņš arī nerunāja, nebija ne mamma, ne tētis. Un tad arī sākām meklēt iemeslu, kas ir par iemeslu. Vedām pie dažādiem speciālistiem. Atceros tā laiku mums ģimenes ārsts teica, mammi, ko tu satraucies, kas tas attīstās savā tempā. Bet mēs pie tā nepalikām, jo mēs sapratām, ka nav kaut kas. Mums bija vecākais dēls, ar ko varējām salīdzināt ar viņa attīstību. Un tad mēs sākām vest pēc speciālistiem, vedām arī uz bērnu dzirdes centru, lai pārbaudītu, vai viņš dzird, un viss tur bija kārtībā. Neirologs arī teica, ka viņš ir tāds aktīvāks zēns, un tas ir arī viss. Bet tad es tajā laikā strādāju Krīžu centrā un es aizvedu pie kolēģis pie psiholoģijas uz izpēti. Un viņš īsti, protams, negribēja sadarboties ar psiholoģis. Likās, ka šis tests ir neveiksmīgs, bet tomēr bija pozitīvs rezultāts tas, kad mēs beidzām šo izpēti. Un tad viņi teica, zini, man ir aizdoms, ka viņam varētu būt autisms. Protams, es aizgāju lejā pie vīra uz mašīnas, izplūdu asarās, man likās viss. Visas mūsu iedomas un viss kaut kas tāds vienkārši sabruka, jo likās, tas ir kaut kas briesmīgi. Kaut kādā ziņā, kad pārtrauc tas brīdis, kad tu kaut ko tādu uzzini, kā vecāks, ir diezgan smagi, jāsaka, ir. Jo kaut ko tādu mēs kā vecāki
nekad tā negaidām, kad viņam varētu būt kaut kāds problēmas, vienmēr gribās un vienmēr es iedomājos, ka viss būs kārtībā, viss jau ir labi un viss dzīve būs ļoti fantastiski, bet tas ir tas brīdis, kad tu reāli nesaproti, kāda būs tava bērna nākotne, reāli kāda būs mūsu nākotne, kā vecākiem, kā mēs izdarīsim to un viss pārējais, un tāda milzīga neziņa un tāda milzīga daudz jautājumu, kā viss notiksies. Un jā, es atceros to brīdi, kad Iveta nonāca lejā un to pateica, kad iespējams kaut kas tāds ir. Nu, kaut kādā ziņā jau kaut kāds aizdoms jau bija, jo mēs redzējām, kad viņš ir bišķiņ savādāks. Un jā, tas bija tāds milzīgs šoks tajā brīdī, kad atcerās, tad tas viss tā ļoti... Jā, jo nekas neliecina, bija ideāla, dzemdības bija laba, viss. Tā attīstība fiziskā bija bez problēmām, vai ne? Bet tomēr kaut kas bija, kad mēs sapratām, ka nav. Un labi, ka mēs sapratām samērā laicīgi jau. Un tad, jā, viņam bija apmēram 3,5 gadi, kad veica šo ADAS testu un diagnosticēja viņam autiskā spektra traucējumus. Un tajā laikā, es atceros, bija jāgaida. Gandrīz gadu mēs gaidījām uz ADAS testu autismu centrā. Tas arī bija tāds posms, ka tu vienkārši gaidi, tu saproti, ka kaut kas ir, tu gaidi to apstiprinājumu no speciālistiem, kad ir šī diagnoze. Bet mēs jau tajā laikā, kamēr mēs gaidījām šo testu, es atceros, mēs jau vedām gan uz brīnumiņu, mēs vedām uz Montessori nodarbībām, un mums arī ieteica psiholoģi, tajā laikā ieteica, kad ir tāds Portridžas agrīnās intervences centriņš, kas arī nodrošina īpašiem bērniņiem nodarbības, un bija tikai Rīgā šis centrs vai Kuldīgā, un tad mēs 2 reizes mēnesī vedām uz Kuldīgu Kristus nodarbībām, kas arī bija tāds sākums visam tam. Jā, tur arī tādus labus pamats arī varēja ielikt viņa tajā attīstībā un tā, un tad jau nāca arī brīnumiņš, un brīnumiņš vispār ir tāds liels brīnums arī mūsu ģimenē, kad gan Kristis, gan arī Naomi var doties brīnumiņā un saņemt šos pakalpojumus, visus, ko tur sniedz, un mēs redzam, ko viņi dara mūsu bērniem, un kāds ir tas ieguvums, tas ir milzīgs ieguvums, ko mēs redzam mūsu bērnos, kā viņi arī attīstās, jo mēs jau kā vecāki nevaram 100%, un es domāju, ka viens piekritīs, kam bērni ir īpašāk. Mēs kā vecāki, mēs varam kaut kādas lietas darīt, bet mums ir savi darbi, mums ir savu pienākumu, savu ikdienu, un līdz ar to ir tā grūtāk varbūt veltīt tam bērnam tik lielu super uzmanību. Bet jā, brīnumiņš ir tāds milzīgs, tāds super palīgs mūsu ģimenei, kad viņi dodās uz šīm nodarbībām, un mēs redzam to progresu un to attīstību, kā viņi attīstās. Tā kā, jā, tas ir tāds brīnumiņš ir superīgs. Jā, un tā, kad mēs ar vīru laulājāmies, un tad mēs teicām, ka mēs gribam 3 bērnus. Bet mēs mūsu plānu izpildījām ar Uzviju. Mums pēc 3 foršiem puišiem piedzima mūsu 4. bērniņš meitiņa Naomi. Ilgi gaidītā meita, jā. Ļoti gribējās meitiņu, un meitiņa pieteicās, un jā, tas bija tāds īpašs brīdis, kad Iveta man paziņoja, kad mēs gaidām meitiņas. Jā, un, protams, arī šī grūtniecība noritēja bez kaut kādām aizķeršanās, dzemdības viss bija forši un labi. Un tad jā, bet bija tā, ka dzemdību nodaļā, kad mēs izrakstījāmies, parasti bērniņiem pārbauda dzirdi. Un tajā reizē daktarī teica, tā kā īsti ir, tā kā nav, bet nevar apstiprinājumu izprintēt. Un teica, protams, aizbrauciet uz dzirdes centru pārbaudīt. Un es atceros, ka mēs ar pirmo bērniņu arī braucām, ka viņam bija 3 mēneši, braucām pārbaudīt dzirdi. Un viss bija kārtībā. Un mēs domājām, zināma procedūra, un tad brauksim un arī pārbaudīsim Naomītei dzirdi. Un mēs aizbraucām, un viņam bija samērā tāda sagurusi, miegaina. Un tad īsti nevarēja precīzi noteikt šo, vai viņi dzird, vai viņi nedzird. Un tad daktarī teica, atbrauciet pēc mēnesi, pēc pusotra vēl vienreiz. Un tad mēs arī izdarījām. Tajā laikā viņai jau bija, manuprāt, 4 mēneši. Un tad tajā reizē arī daktari teica, ka viņai šķiet, ka tomēr kaut kas nav kārtībā. Un es atceros, tas bija janvāris, tas sanāk Naomijai bija kaut kāda apmēram 9 mēneši. Mums bija pārbauda miedziņā.
Un līdz šim laikam, kamēr mēs gaidījām šo pārbaudu, mēs jau sapratām mājās, ka viņa īsti nedzird. Bet bija kaut kāds reizes, kad viņa tā kā reaģēja uz kaut kādām skaņām, tad mēs nezinājām, vai tā ir sakritība vai tomēr kaut ko dzird. Nu, likās, ka, nebūs nekas trāks dzirdes aparātiņi, vai ne? Nu, ja vajadzēs, tad būs dzirdes aparātiņi, viss kārtībā. Bet jā, toreiz šī pārbauda bija. Māris palika ar puišiem mašīnā gaidīt mūs. Es iegāju Naumijas iekšā bērnu dzirdes centrā. Un daktarīte teica, ka parasti šī procedūra apmēram 40 minūtes, jo viņas iemidzina, miedziņā pārbauda. Un daktari iznāca jau pēc 20 minūtēm ārā. Un viņa tieši uzreiz pateica, es nevilšu neko garumā. Viņai ir 5. pakāpes vājdzirdība, principā dzirde viņai nav. Uzreiz visi dokumentācija, un tad es tā stāvu, man likās, es biju cerējusi, labi, kaut kāda problēmas nedaudz, bet vienkārši nostāt faktu priekšā, ka viņi nedzird pilnībā. Un tad bija tā, kad likās kaut kādā ziņā izmisums, dusmas. Tad tajā brīdī bija visas emocijas, kas vien varēja būt. Bet, jā, es zināju to, ka mašīnā gaida puiši ar vīru. Es, protams, saņēmos, aizēju uz mašīnu, vecākais dēls prasa, kā es gāju, viss kārtībā. Jo mēs arī vispār vēlu pateicām brāļiem, kad viņi nedzird, jo kaut kā likās arī, nevajag viņiem liekt, varbūt tur bāzties viņai virsū, vai tur pārbaudīt, vai viņi dzird, vai nedzird, tā. Ka mēs viņam arī samērā vēlu pateicām to, ka māsiņai tomēr ir šīs dzirdes problēmas. Un tā, jā, bet un tad viņai bija pusotrs gadiņš, kad tika ieoperēti dzirdes implanti. Un šobrīd, jā, kā jau mēs sākumā minējām, tā kā viņai autiskais spektrs arī ir, tad viņai nenotiek šī programmēšana tik strauji. Viņai iet lēnāk šis viss process uz priekšu, jo bija viens brīdis, kad arī vajadzēja pakāpties uz apakaļ, jo mēs jutām, ka viņa nepanes to troksni, viņai nepatika. Viņa ņēma nost, viņa slēpa. Viņai mājās bija 2 vietas zem spilvena, un otra vieta bija kumode atviltnē, kur viņa slēpa šos implantus. Vienmēr zināja, ja nav kaut kur viņai virsū, tad viņa viņus noslēpus ir. Bet jā, šobrīd jau viņa dzird arvien labāk. Un mēs ceram un ticam, ka viņi arī veidos valodiņu. Un vismaz kaut kādā līmenī viņi spēs ar mums sarunāties. Jā, tāds izaicinošs brīdis bija tas, kad sadzīvot ar tām austiņām, viņai kā mazai meitenītei, ka viņai uzliek virsū kaut ko, viņas pār nesaprot, kas notiek. Un es atceros, ka tā ikdiena mums bija tāda, ka mēs visu laiku bijām, vai Iveta vai es visu laiku staigāju līdzi viņai, jo viņas laiku viņas noņēma nost, un mēs sapratām, ka tā būs tā cīņa, kas ir jāizcīņa, līdz viņi pieradīs pie tā. Un jā, to laiku es atceros, tagad viņi brīvi staigā ar ausīm, viņas neņem nost tikai tad, kad baterijas izlādējās. Tad viņi arī atnes. Tad viņi atnes, jā, tad mēs zinām, kad ir beigušās baterijas, bet jā, es atceros, tas bija ļoti smags laiks. Tur bija vairāk mēneši, ļoti izaicinoši mēneši, tas arī gan attiecībās bija ļoti izaicinoši, un viens no otra kaut ko gaida vairāk, un īsti nevar saprast, kas pa lietu, un kāpēc tā, kāpēc šitā, vēl kamēr viss tās austiņas un visu to sistēmu iepazīst, līdz saprot, kas pa lietu, un jā, tāds ļoti interesanti, bet tagad, paldies Dievam, viņi visi ir pieņēmusi un staigā ar tām austiņām brīvi, un jā. Bet labi bija arī tas, ka brāļi, viņi vienmēr noņem austiņas nost, viņi mums arī palīdzēja. Tā, ka viņi saprata, ka māsai tas ir nepieciešams. Naumijai ir brālis Krists, kurš pie maniem arī nāk jau vairāk kā 2 gadus uz ABA nodarbībām. Viņam ir autiskā spektra traucējumi. Krists ļoti labi spēja izteikt lūgumu, spēja nosaukt dažādas darbības vārdus, īpašības vārdus. Vārdu krājums viņam ir ļoti plašs un nav tikai nespēja pateikt tikai vienu vārdu, bet jau spēja pateikt teikumu. Šobrīd mēs strādājam arī pie tā, lai iemācītos lasīt. Rakstīšanas prasmes viņam ir ļoti labas. Tās mēs vēl joprojām veicinām, lai tur būtu arī tā lasīšanas prasme, kā arī mēs spēlējam dažādas spēles, lai iemācītos
pieņemt zaudējumu, un vēl ko mēs apgūstam, neizvairīties no uzdevuma, jo visu laiku gribās kaut ko citu, un darbiņam tā kā vairāk negribās pieslēgties, bet šobrīd Krists ir ticis tik tālu, kad viņš spēj izpildīt darbu līdz galam. Tāda viena diena mūsu dzīvē ir tāda diezgan, ja man būtu jāieliek tādā vienā vārdā, viņa ir diezgan krāsaina, izaicinoša, un kā vēl varētu pateikt, skaļa. Skaļa, jā. Skaļa. Un jā, principā mūsu diena ir tāda, kad Iveta dodās līdzi mūsu dēlam Kristam 1. klasē uz skolu kā asistente, un Naomi dodās uz brīnumiņa Kastanītī. Vecākais dēls iet kristīgajā vidusskolā, un arī mūsu pēdējais no puikām Māris arī iet Sprīdītī, arī kristīgajā grupiņā. Un vairāk vai mazāk, nu, to var pastāstīt arī par to Kristu dienu. Ir tā, ka no rīta vai no es viena pati, ja vīrs ir darbā, es pati izvadāju viņus visus pa mācību iestādēm. Ja vīrs ir mājās, tad mēs sadalām bērnus, pusi aizved vīrs, pusi es aizvedu. Un tad jā, mēs kopā ar Kristu braucam uz Pastainas pamatskolu, jo tā sanāca, kad es eju viņam līdzi uz skolu kā asistente. Un šobrīd liekas, ka tas bija labākais lēmums, ka kad es varu būt viņam blakus, jo viņš arī visu laiku prasa, mamma blakus, un es viņam arī esmu blakus. Un jā, tad līdz pusdienas laikam mēs esam skolā, un ja vīrs ir mājās, ja viņš nav darbā, nu, ja viņam brīvāks, tad viņš izņem Naumijas pusdienas laikā ārā, aizved uz brīnumiņu, uz kādu nodarbību, un tad es ar Kristu braucu atpakaļ no skolas, paņemām meitiņu. Bieži vien Kristam ir uzreiz pēc skolas arī kāda nodarbība brīnumiņā. Un tad jā, tad Kristus un Naomi ir pie manis, un pēc tam jau atkal braucam pakaļ abiem brāļiem, gan uz skolu, gan uz bērndārzu. Un tad jau ir vakara cēliens. Jā, jāsaka, ir, kad Iveta to dienas lielāko daļu uz savām rokām iznēsā, kā mamma rūpējoties par bērniem. Iveta ir tāds milzīgs atbalsts mūsu bērniem, un tāpat arī man. Un jā, kad... Bet man liekas, ka mēs esam laba komanda. Kaut kā spējam pielāgoties. Nav tā, ka jārāda pirkstu dara to, vai ne? Vienalga, kaut kā mēs arī izējām kaut kur ārā uz rotaļlaukumu. Es palieku pie Naumijas. Uzreiz tā automātiski dabīgi sadalās pienākumi un viss tas pārējais. Un arī tā ikdiena, kad mēs vedam, ir skolas, ir brīnumiņu nodarbības, tad vēl visāds aktivitātes un tā, tad kaut kā diezgan labi mums parasti arī sanāk to visu kaut kā samanedžēt. Varbūt sākumā tas ir kaut kā ir interesanti, jo es visu laiku ikdienā strādāju pie mūsu mājas, un tāpat arī vēl ir pamatdarbs, tad ir tā, kad Iveta lielāko daļu to dienu iznes uz savām rokām. Bet, protams, izsit no ikdienas tas, kad ir kāds saslimšanas, vai, piemēram, kad kāds no auto nobrūk, vai saplīs reizē abi auto, bet tu īsti nezini, kā to ikdienu, bet kaut kā vienmēr izodās, un paldies Dievam, ka viss sakārtojās, un protams, ka tu vakarā aizēji gulēt, pirms gulēt iešanas, tu vienkārši jūt, viss tev nav spēka, bet no rīta pamodies, ar jaunu dienu tevi dota, un var darboties tālāk. Par tādiem sapņiem un par tādu nākotni, ko es vienmēr esmu skaidri arī pats priekš sevīm definējis, kad es kā tēvs darīšu labāko priekš mūsu bērniem, visu iespējamo. Mums ir 4 bērni, Dievs mums ir dāvājis 4 bērnus, un jā, kā jau es teicu, kad es darīšu visu, un ieguldīšos tik, cik var, lai viņa attīstību uzlabotu, un tie sapņi un tie mērķi, es ticu, ka Naomija runās. Tas ir tāds kas visu laiku iekšā tā, sēž, kad, ir grūti zināt un grūti saprast, neredzēt to nākotnes momentu, kad vai tiešām būs tas brīdis, kad viņi spēs runāt un kaut kāds vārdiņas pateikt, vai kā tas būs, bet man ir tā cerība un ticība, kad tas viss būs. Tāpat arī par Kristiņu.
Es ticu, ka viņš varēs iejusties tādā normālā vidē, kā dīvaini izklausās normālā vide, bet kad viņš spēs tā pielāgoties arī pie tādiem, mūsdienu apstākļiem, kas varbūt tagad viņam ir tā grūti uztveram, grūti saprotam un tā, bet jā. Bet mēs arī teicām, ka, ja arī Kristus būs pie mums vienmēr, vai ne, tāpat mēs par viņu parūpēsimies, kaut arī viņš varbūt nevarēs tur aiziet savā dzīvē, veidot tur savu atsevišķu ģimeni. Un tāpat arī mēs mācam arī jau īpaši vairāk jau vecākam brālim, kad jāatceras tas, ka vienmēr par Kristu un Naumijas būs jāparūpējās, ja kaut kas, vai mēs nevarēsim, vai ka mēs vairs nebūsim. Un arī mūsu bērni arī saprot to, ka jā, viņi brālis un māsa ir īpašāki, bet viņi arī jau šobrīd ir tas, ka viņi saprot to, ka jā, protams, nav grūti un brīžam nav viegli pieņemt to, bet jā, viņi jau tagad rūpējās un palīdz un saprot to, kad brālis ir jāmīl un māsa vairāk nekā kaut kas cits varbūt. Un par kaut kādu varbūt to nobeigumu vēstījumu, ko es gribētu varbūt nodot klausītājiem, ir tāds skaidrs un gaišs, ko es varu pateikt, ja mūsu dzīvēs nebūtu Dievs, ja mūsu dzīvē nebūtu šī ticība Jēzum, Iveta droši vien būtu Jelgavā, es varbūt būtu jau savu dzīvi, es nezinu, sačakarējis un sagandējis jau. Un nezinu, kāda arī būtu mūsu laulība. Jā, tieši tā, nezinu, kāda arī būtu mūsu tā laulība, ņemot vērā to, ka es esmu ļoti dzirdējis, ka statistiski arī gan vīrietim, sievietē piedzimstot bērns, kurš ar īpašām vajadzībām, tur jāsaka, ir diezgan smaga varbūt attiecībās. Iet, tas ir izaicinoši, tas ir grūti, bet ko es varu pateikt, kad ticība Dievam mums, manām kājām ir tāds stingrs pamats, un tas ir tas, ko es varbūt arī klausītājiem gribu nodot, kad meklēt to cerību un saprast to, kad ir viens ceļš, un šis ceļš ir Jēzus Kristus, un tas ir tas, kas man dzīvē dod motivāciju, spēku ikdienā mums abiem diviem, gan attiecībās, gan bērnu audzinot. Mēs neesam perfekti vecāki, mēs neesam perfekti vīrs un sievas, bet tas ir tas ceļš, uz ko mēs ejam, un mēs pilnveidojamies, gan kā vecāki audzinot bērns, gan kā vīrs un sieva kopjot mūsu laulību, jo mēs esam sapratuši, ka tas ir pats svarīgākais, kas vien var būt. Un to arī mēs bērniem mēģinām iemācīt, un forši ir, ka mēs vakarā ejam gulēt, un tad mēs visi sanākam kopā un pasakamies par dienu. Un ir reiz arī, kad mūsu Kristiņš lūdz, un viņš pat ir iemācījies tēvreiz, mēs viņam nekad neesam to mācījuši, un tad viņš vienā vakarā vienkārši sāk skaitīt un līdzi, un tas liekas, kaut ko mēs esam labi izdarījuši. Kaut kā mēs jā, kad, protams, tūlīt piepildīsies mūsu sapnis, ka mums būs mūsu mājas, jo tās arī sākam arī būvēt dēļ Kristu un Naumijas, jo viņiem vajag šo drošo vidi, piemēram, šo mūsu pagalmu, kur viņi var iziet ārā, izpētīt dabu un jā, tieši tā, kad viņi ir tādā iežogojumā, ja tā var teikt, ka mums nav jāsatraucās, ka viņi, jo Naumijai patīk iet, ja viņi iziet ārā, ja nav tā teritorija, kur apkārt iet, tad viņi aizies kaut kur projām, bet tā jau viss būs apkārt. Tad būs jāsatraucās, ka mēs varam izlaist mūsu bērnus ārā, un viņi tur spēlējās, un viņi ir drošībā. Jā, tā kā. Šis darbs būt par vecākiem nav viegls, jo īpaši, ja tev ir īpašie bērniņi, bet viss ir iespējams, un jā, kā jau vīrs pieminēja, ar Dievu viss lietas ir iespējams. Amen. Katram no mums ir kaut kas, kas dod spēku turpināt. Ticība, mīlestība, ģimene vai aicinājums. Un varbūt tieši tajā brīdī, kad atrodam, kam patiesi ticēt, mēs atklājam arī savu lielāko spēku.